Reiz 5 gados Latvijā atskan kas tāds, kas vieno balsis, sirdis un rada piederības sajūtu. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki tie nav tikai koncerti. Tie ir stāsti, tie ir sapņi. Šis ir stāsts par to, kur dzimst gavilas. Tirza ir mazs pagasts Vidzemes pusē, kur iedzīvotāji ir mazāk nekā 1000. Taču tirzmalieši ir radoši, deju, dziesmu un teātri mīloši. Mazajā pagastā ir 10 amatieru mākslas kolektīvi, 3 no tiem Tirzas pamatskolā. Dziesmas un deju mīlestība tiek nodota no paaudzes paaudzē. Tā ir mūsu misija, saka Tirzas pamatskolas direktore. Tas prasa no direktora prasmi, paredzēt lauku, teiksim tā, un samanedžēt lietas. Un arī, protams, prasa sadarbību no skolotājiem, sadarbību ar vecākiem un bērniem pašvadītas mācīšanas prasmes, jo tās, ko tu iekavē, tev pašam arī ar to ir jātiek galā. Un līdz ar to, protams, diezgan daudz ieguvumu, bet arī diezgan daudz sarežģījumu. Tādā mazā Tirzā, kur nav pat 1000 iedzīvotāju, ja saskaita skolu un kultūras namu, ir 10 kolektīvi. Te ir gaiss kaut kāds īpašāks, jo visi ir tik radoši un tik daudz. Jā, tā jau parasti saka, ka Tirza ir tāda īpaša zeme, kur ir dzimušas ļoti daudzas ievērojamas radošas personības. Es nezinu, kā tur ar to gaisu, bet viennozīmīgi tā ir tradīcija, kura tiek saglabāta un nodota no paudzes uz paudzi. Un arī tad, kad es atnācu uz šejieni, gan dzīvot, gan strādāt un arī kļuvu par direktori, es to uztveru, kā savu pienākumu turpināt. Un viennozīmīgi arī visgrūtākajos laikos, tad, kad krīze bija, tad, kad bērnu skaits strauji samazinājās, tad mēs ļoti cieši turējāmies kopā ar vecākiem pie tā, ka dejošana, dziedāšana, tā ir mūsu prioritāte un ka mēs pie tā turamies. Un kaut kā tas tiek no paudzes uz paudzi nodots. Mans galvenais pienākums būs atbalstīt bērnus un skolotāju, gan ar ziediem, gan ar kādu emocionālu, morālu atbalstu. Arī es būšu pavadošā persona. Rūpēšos par to, lai visiem bērniem ir labs garastāvoklis katru dienu. Tāpat arī palīdzēšu noslēguma gājienā uzpīt droši kādu vainagu vai pielabot kaut ko vai tādas tehniskās lietiņas. Braucot uz Rīgu, mēs busiņā vai piekabītē liksim matračus noteikti, jo gulēšana notiks klašu telpās. Katrs uz savu matracīša, tātad arī gultas vaļas līdz ar to klāt. Protams, katrs savas mantas, kas ir individuālās. Mēs kā pavadošās personas ņemsim līdzi arī aptieciņu ar plāksteriem, ar kādu smērīti tulznām. Augstumiņam, kādu elastīgo saiti noteikti drošības pēc. Tāpat arī tautas tērpas noteikti, visus skaisti sagludinātus, tīri organizatoriskās lietas ņemsim līdzi arī gludekļus un veļas dēli un veļas žāvētāju, un pakaramos. Jā, jo skolās neko nedrīkst karināt tā patvaļīgi, tur viss ir stingri noteikts, mums ir iekšējās kārtības noteikumi, kas mums jāievēro.
Nu, es zinu to, ka viņai vispirms būs grūti, jo nebūs jau pierasta tie garās mēģinājumu stundas, un ka visu laiku jābūt tai uzmanībai koncentrētai, jo tas ir grūti, jo mūsdienu paudze ir tāda nepacietīga, viņiem visu ātri, un cik ilgi vēl, un kad tas viss beigsies, un saprast to, ka nevienmēr var pateikt, kad tas viss beigsies. Nu, protams, ir jau mēģinājuma sākums un beigu laiks. Kopīga sadzīvošana skolā visu šo laiciņu, visu nedēļu. Gājiens. Nu, tādas lietas, viņi teorētiski zina, mammas ir teikuši, būs forši, interesanti vakara tusiņi un kas. Viņiem būs gandarījums. Un ja nebūs ļoti nokausēti mēģinājumos un spēs piedzīvot šo te prieku par vakaru tusiņiem, tad jau cerams, ka viņi dejos arī tālāk. Latgaliešu kultūras darbinieks, literāts, folklorists un dzejnieks Antons Lišāns savulaik dibināja Upītes kultūrvēstures muzeju, Rekavas un Upītes etnogrāfiskos ansambļus, organizēja un vadīja bērnu un jauniešu svētkus, folkloras un dzejas dienas, dzejas un dziesmu festivālu Upītes obeļdārs un darbojās Latgaliešu kultūras biedrību savienībā. Antona un viņas sievas Irēnas darbu un Lišānu dzimtu turpina nākamā paudze. Meitas Annele, Lienīte Mārīte un dēls Andris ar savu saimi, sievu Ligitu un 5 bērniem – Dominiku, Kati, Miķeli, Jēkabu un Helēnu. Andris ir dzimis Čilbēnu pagasta Upītē, skolojies Upītes pamatskolā un pēc tam Rekavas vidusskolā. 1999. gadā iestājies Latvijas Universitātes fizikas un matemātikas fakultātē, ieguvis bakalaura un maģistra grādu fizikā. Vasarī šodien kortīgs sīnā laiks. Uz 28 grādi Upītē. Un kas notiek Upītē? Protams, bērni gatavojas dziesmu svētkiem un pavisam drīz jau tiksimies Reigā. Esam paskaidījis, kas tie notiek. Labi? Pētīsim iekšā. Pīgājām pie tautas nama durvīm. Īsim iekšā. Kas te ir? Tev šādi instrumenti stāv. Upītē. Un klausamies. Kaut kas notiek, kaut kas. Pareizi. Cīši labi idētām kūpā sagroši mēģināja Upītē, Baltinavā ir Rekavā. Līmu dancošos. Līva tekam nesvaite. Ide gatavoja muzikālu uznocīnu Vermandorzam, kur kūpā uzastosies Kūkovas novads, un Kūkovas folkloras novads ir Cirla, Upīte, Rekava, Baltinava, Viļakā. Mēs teikamies vismaz nākotnē. Pakust arī sadancojām. Pakust. A kur smaidiņie? Atceramies Lipakust. Mums ir divējās Lipakustīna Upītā, Sīna Brīžucīmā. Šoreiz Brīžucīmā bija, nu? Helēna sveicina. Kam? Labi. Vasara rit pilnā sparā. Saulīte karsē jumtus, ielas elpo brīvību, bet skolā skan skaista dziedāšana. Kad citi skolēni vēl snauž līdz pusdienas laikam vai laiskojas pludmales saulē, viņi jau ir ceļā uz dziesmu. Tāda ir Rīgas Āgenskalnvalsts ģimnāzijas pamatskolas kora Madaras dalībnieku vasara. Tā ir gatavošanās lielākajiem dziedāšanas svētkiem. Ielūkosimies aizkulisēs, kā top kopdziesmas, ko vēlāk dzirdēs tūkstoši.
ar šādu nosaukumu koris ir tikai pirmā mācību gadu, bet tā kora vēsture ļoti sena. Kad gatavojāmies šiem svētkiem, tad bija jāmeklē, kad tad koris īsti šajā skolā ir dibināts. Tādu konkrētu gadu mēs neatradām, bet šķirsot vecos fotoalbumus skolas, tad atklājās, ka vajadzētu būt, ka koris ir bijis jau pirms pirmajiem skolu jaunatnes svētkiem 60. gadā. Tāda kora vēsture, kādus 65 gadus šajā skolā ir pamatskolas koris. Es pati kori 5 gadus diriģēju, kopš šeit strādāju, un tad līdz tam nosaukumam mēs nonācām pagājušajā gadā. Tas ir tā kā arī saistīts ar jūsu vārdu? Jā. Tikai daudzas. Jā, viens variants, jā, tas ir tas, ka es esmu Madara, kori arī parasti ir vairākas Madaras vēl, un tad tā daudzskaitlīgi arī tas ir. Un tagad, kad sanācu šeit strādāt, tad es jau zināju, ka es šeit vēlos visu savu darbu mūžu nostrādāt, un tikai loģiski, ka koris varētu arī saukties manā vārdā. Un otrs, pļavā ir ļoti skaists puķītis Madaras, un viņas arī tādas smalkas, skaistas, tāpat kā manas dziedātājs. Ar ko koris ir īpašs? Vai tas ir akadēmiskais dziedājums, vai tas ir jūsu radošums, vai tā ir vienkārši liela draudzība, saliedētība? Kas ir tie galvenie pilāri, kas tur jūsu kori? Viens noteikti tas, ka meitenes, un arī mums viens puisis korī, ka viņi ir ļoti draudzīgi. Atnākot arī uz šo skolu, arī jau liela daļa vēlas dziedāt korī. Un viņi ir daudzpusīgi, viņi ne tikai dzied, viņi lielākā daļa arī dejo, sporto, spēlē kādus instrumentus, mūzikas, un tas arī to korisniegumu arī uzlabo, ka ir daudzpusīgi jaunieši. Un otrs, tas, ka es esmu dejotāja un deju skolotāja, man patīk dziesmām pielikt klāt horeogrāfiju un kustības, un ar to, manuprāt, mūsu koris arī izceļas, jo daudz kori man šeit to nedara. To, ka es zinu, es pārstāvu savu skolu, kā arī savu valsti pasaulē, dziedot un izpaužot savas emocijas caur dziedāšanu. Es teiktu, tas ir sevis izpausme, bet tādā kā uzticības līmenī, jo tomēr katram ar katru ir jāsasauc kopā, lai veidotos tas kopums un tā skaņa. Dziedāt man tas nozīmē vienoties kopā ar citiem cilvēkiem, un man tas parasti liek justies mierīgai, brīvai un vienkārši labā sajūtā. Manuprāt, koris ir viena no tām retajām vietām, kur cilvēki sanāk kopā un ļaujas melodijām. Vienam tēvam 9 dēli. Tev? Man visvairāk Saula pērkons Daugavas smuka un par mezgliem. Par mezgliem, ja? Arī kaupera dziesma. Jauniešiem patīk kaupera mūzika. Manuprāt, man mīļākā dziesma noteikti ir Saula pērkons Daugava, jo man šķiet tāda dziesmu sāku himna pēdējā laikā, un tā ir tāda spēcīga dziesma, un tā uzreiz asociējas ar dziesmu sākiem. Es teiktu Dumpinieku papūris, jo tomēr tā ir dziesma, kur nav tik ļoti jāsako notīm, tāpēc var izpausties un tiešām ļaut sirdī dziedāt. Mana mīļākā dziesma ir Mana dziesma, jo man, pirmkārt, ļoti patīk, kā viņa skan, un otrkārt, man, ir tāds dziedot to, es jūtu līdzi tai dziesmai, jo tas ir par vienotību un ka tā ir mana dziesma. Man mīļākā ir Prāta vētras un Renāra Kaupera Mana dziesma. Paša autentiskā Renāra Kaupera un emocionālā izpildījuma dēļ, kas dod tādu iespēju par to dziesmu, ka tā tiešām varētu būt ne tikai Renāra Kaupera, bet arī mana un vispārējo dziedātāju dziesma.
Es atradu ganīdā man 4 lapu āboliņu. Ai, 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 4 lapu āboliņu. Ai, 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 4 lapu āboliņu. Tas prasa lielu pacietību, ļoti labu sadarbību ar vecākiem, ar skolotājiem. Un katrā ziņā arī labas attiecības ar bērniem. Mūsu skolā dejas sāk mācīties jau pirms skoliņā, es pati mācu. Un līdz ar to rodas pēcsecība. Viņi ienāk lielajā skolā, un tad vai nu ir vai nav. Un ja mēs sākam mazajās klasītēs, tad mums arī tas tā aiziet uz vecākajām klasēm. Un turpinās. Un šogad man bija ļoti liels prieks un pārsteigums, ka pavasara pusē nāca zēni un prasīja, vai mēs varam nākt dejot. Bet kolektīvs jau pilns, jau skata izieta. Tā tad interese atsākas. Bija vienu mirklī tā grūti, bija jāpierunā, jāstaigā pakaļ un jāstāsta, cik viņi forši un jauki un cik tas ir pozitīvi dejot. Bet, jā, tā ir sadarbība. Pirmkārt, pirms svētkiem ir smags un kārtīgs un laimīgs darbs. Laimīgs viņš ir tad, kad skatē nodziet un kad visiem ir liels prieks par to. Arī pirms tam arī mēģinājumos izdodas, tas jau ir liela laime un arī bērniem pašiem un arī skolotājiem, protams. Un, iespēja mums visiem izpausties un parādīt sevi un saglabāt un cenšanās saglabāt šo te tradīciju, jo Tirzā ir ļoti seni dziedāšanas tradīcijas no pirmajiem dziesmu svētkiem, lielajiem koriem. Un arī tad, ja dzied bērni, dziedās lielie un šī tradīcija turpināsies un par to būs mierīgas sirds. Tev бы ножик был, я б зарезался, речка полая вода, утонула молода, селезеньо. Kā jūsu vienaudži uztver to, ka jūs darbojaties šādā folkloras kopā, nesājat tautas tērpus un dziedat, vai viņi kaut kā to ir komentējuši? Некоторые знают то, что я хожу на фольклор, а некоторые нет. Мои друзья относятся хорошо, я им рассказывал. Им больше так особо, так можно сказать, все равно то, что я хожу. Они об этом даже некоторые не знают. Моим друзьям все равно, мне ничего не говорят, в принципе. Мне мама только говорила то, что она поддерживает любое мое занятие и все. Kā jums sokas ar latviešu valodas apgūšanu? Vai kas šajā procesā ir visgrūtākais? Pati valoda vai tas, kā to māca? Наверное, я просто несложно его выучить. Я немного не понимаю этот язык. Пиштинь. Снежана, как тебя? Что там трудное? Наверное, просто язык. Такой трудноватый он, да? Да. Как с тобой? Язык, я думаю, просто мне самому его трудно учить. Что-то уже ты чувствуешь, что есть какой-то прогресс маленький? Да, есть. Да? Какой-то доли, да? Да, есть. Мне сложно его учить, но я что-то могу понять. Несложную речь. Для меня этот язык не совсем сложный. Я могу понимать, что мне говорят, но сама я на нем не очень хорошо разговариваю. Шла утка-луга, ведет детей кругом, старшего и большого, среднего и меньшого. Уж ты учиться учи, тебе некуда войти. Как бы лес перемешался, как бы ножик был, я б зарезался. Речка полая вода, утонула молода, селезень ловит.
Balvu novada Upītes jauniešu folkloras kopa izauga 2002. gadā. No Upītes bērnu folkloras kopas bērniem kļūstot par jauniešiem un kopā iesaistot savus dziedāt un dejot gribošos draugus un draudzenes. Darboties nav pārstājusi arī Upītes bērnu kopa, kas dibināts 1980. gadā, un ir priecīgi piedalīties arī 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Krāšņajā notikuma pīnē ievijot Ziemeļlatgales kultūras mantojumu visā tā autentiskumā un aizrautībā. Jūs esat šodien pie mums ciemos Rīgā, un kā jums no malas skatoties uz rīdziniekiem, viņiem jau kaut kāda tā aizsardzības kārtiņa ir varbūt priekšā, kad jūs uzstājaties, un kā jūs redzat, ka viņi jau sāk kust un mazināties? Kāda ir jūsu pieredze ar mums pilsētniekiem? Nā, īstenībā nav tik traki. Ir ļoti atvērti pilsētnieki. Pat reizēm ir aizbraucot kādā mazākā pilsētā vai laukos, ir grūtāk izkustināt cilvēkus nekā lielā pilsētā. Jo te arī var redzēt, tikai paprasti plaukstas, paprasti nāk tuvāk nok un paprasti dzīdot, dancot līdz arī to dara. Es domāju, ka pilsētā vienkārši ir daudz vairāk cilvēku, un no tiem daudz vairāk cilvēkiem ir lielāka izvēle būt atraktīviem cilvēkiem, kas atnāk uz koncertu. Jums ir arī pieredze ceļot citām zemēm, vai ne? Koncertējot. Pastāstiet lūdzu Zēni, pēc tam pārējie, kas jums ir tāda skaista atmiņa no kādiem ārzemju braucieniem, kad uzstājaties citur, kas tāds ļoti tuvs sirdī? Ir bijuši ļoti daudz braucieni. Ir ļoti patikuši braucieni, kur arī citi bērni brauc. Ir tādi braucieni, kad mēs folkloras kopa Lilija un ģimene, bet ir, kur folkloras kopa un arī mazie. Pirmsim bija brauciens uz Rumāniju, un tas bija ļoti jautrs, bija uzlaik interesanti, kampānija laba. Es teiktu, kas man patīk Kurvalstēs ir, ka mēs īdam školos spēļot, vai dansot, vai dzīdot. Tu parasti bērni paši grib to dansot leidzā vai dzīdot, ne. Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos Rīgā sabrauc dziedātāji un dejotāji no visas Latvijas. Par viņu mājām uz nedēļu kļūst kāda no Rīgas skolām. Gultas nomaina matrači, vasaras brīvlaiks kļūst par treniņu nometni, kolektīvu vadītāji un pavadošās personas kļūst par daudz bērnu vecākiem. Madlienas puses kolektīvu par savām mājām uz nedēļu sauc Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolu, kur jau drīz pēc saulēkta sākās aktīva rosība. Jūs esat tieši mums uz modināšanas laiku. Ejam līdzi. Ko mēs modināsim, kuru kolektīvu? Tā, agrais mēģinājums šodien ir 3. 6. klasē, tāpēc iesim modināt viņus. Māra, kā gulēji? Ļoti labi. Slikti. Un kas par sliktumu bija? Pietrūkst mājas. Un, Māra, bija arī sapņi? Es parasti neguļu baigi daudz ar sapņiem. Es vienkārši aizmiegu un pamostos, un tā man sapņu bieži nav. Kā, Rodrigo, kā tu gulēji? Negulēju tik labi, nevarēju aizmigt ilgi. Ko tu darīji, kad nevarēji aizmigt? Mēģināju aizmigt. Un beigās izdevās? Uz 3 stundām. Kādām? Es nezinu. Kristap, kā tu gulēji? Arī ļoti slikti. Šī bija pirmā nakts? Jā. Tu zini, ka pirmā naktī to, ko sapņo, tas piepildās? Es nesapņoju. Tas mirklīts, kas bija atvēlēts, tā kā mēs te vēlu ieradāmies, tad arī kaut ko bišķiņu pagulājām. Mums katra atcerēja kādai stundiņai bišķi vairāk. Visi jau pamodušies vai varam iet modināt? Visi vēl nav pamodušies. Mums ir arī ko vēl modināt. Tad mēs ejam modināt.
Varēja pagulēt, bija ļoti forši, bija tiešām ērti. Gaisa mums arī šeit daudz, mēs šeit tā ļoti plaši un skola ļoti skaista un bija ērti gulēt. Jā. Varbūt tu pastāstīsi par savu ekipējumu, kā tu nokomplektēji, kas tev ir līdzi, kāds matracis, kādi spilveni, kā vispār. Šie ir pirmie tavi svētki? Nē, šie ir mani 3. svētki. Ja skaita attālinātos, tad 4. jau. Bet jā, es mācījos no pagājušajiem gadiem, bet laikam neiemācījos, jo iepriekšējos gados gulēju uz plāniem madracīšiem, nebija ērti, pamēģināju piepūšamo. Varēja būt ērtāk. Bet jā, man ir piepūšamais madracis, man ir sega, man ir 2 spilveni, lai gan ar vienu negulēju, bet jā. Kāpēc 2 spilveni? Es nezinu, es esmu pieradusi gulēt ar 2 spilveniem, un man likās, ka tas būs vajadzīgi. Mēs ļoti labi esam iekārtojušās. Mums ir vienkārši madracis, saga un spilveni, neko vairāk mums nevajag. Jā. Cikos jūs atbraucāt? Mēs atbraucām ap 9 vakarā, kas man liekas nav pārāk vēl, jo mēs arī paspējām vismaz aiziet pāriest un daudz ko izdarījām. Un te vēl varējām visi kopā kā kolektīvs padzīvoties, kas man likās ļoti, ļoti labi. Un jā, kaut kā tā. Ko jūs gaidat no šīs nedēļas? Kaut kādas jaunas atmiņas, jaunas piedzīvojumus. Daudz dejošana. Tas viss. Nebiedēja, ka būs daudz dejošanas? Ko darat, starp citu, ko jūs darat, kad tulznas ir uzdejotas? Dejojam tālāk. Jā, vienkārši plāksteri uzliekam un turpinam dejot. Un sakiet, kas ir gavilis? Kaut kādas skaņas, es teiktu. Jā, kaut kādi tur saucieni, kaut kas tam līdzīgs. Jo šogad svētki aicina nāc gavilēt. Un kā jūs kā dejotājs, kas ir tās jūsu gavilis? Vienkārši pati deja par sevi un viss. Jā, tā gavili. Jā. Vai ir kāds deju solis, ko varētu nosaukt par gavili, kas ir tāds ļoti, ja tā būtu dziesma, tad tas būtu ļoti skaļš? Var pateikt deju. Es teiktu, ka tas būtu Žeperis, Olejskis. Jā, man liekas, viņš tāds skaļš. Jā. Vai Pelīša polka, tāda ātra. Jā. Mēs esam nonākuši vairāk tā kā vietā, kur mēs glabājam tērpus. Un šeit tad arī mēs pa malā mēģināsim, ja būs kas samircis, izžāvēt un tepat arī gludināt, gatavoties un saposties visiem mūsu galvenajiem notikumiem, koncertam un gājienam. Sola lietainu laiku. Vai ir kāds triks, kā jūs tās pastalas izžāvēsiet? Mums ir tā, ka vienā koncertā samērcēsim, tad domāsim, ko darīt, un otrā dejosim ar kurpēm, ja galīgi neizžūs. Bet triks ir tāds, ka parasti ar tām pašām salvetēm vai vēl kaut ko, kas uzsūc, tad var salikt iekšā un viņas pažāvēt, bet āda ir āda un viņš žūst tik ātri, cik viņš žūst. Un kas ir galvenais gludinātājs? Galvenais gludinātājs, lielākoties jau meitenes, ja ir, tad vadītāji jau arī dabū diezgan daudz pagludināt. Bet, tad puiši parasti arī kaut kā sarunā ar meitenēm, tad meitenes šo te jautājumu atrisina. Pastāstīt, ko nozīmē būt pavadošai personai? Tas ir mamma un tētis uz nedēļu, vai kas ir tie jūsu pienākumi un kas jums jādara? Tā palielam sanāk, ka mamma un teica uz nedēļu. Jā, jāpieskata bērni, jāpalīdz viņiem, ko vajag. Tāds ir tas pienākums. Tā ir, bet mēs vēl īstenībā nezinām, kas mūs sagaida. Cerams, viss būs labi. Pirmā nakts ir pavadīta veiksmīgi. Mierīgi. Tā kā viss kārtībā, tālāk dzīvosim, redzēsim. Būs jau labi. Un ko pavadošie gaida visvairāk no svētkiem? Lai viss izdodas veiksmīgi. Nē, šie jau nav pirmie svētki, tā kā mēs regulāri piedalāmies deju svētkos, tā kā es domāju, ka būs viss labi. Jā, būs labi. Man ir interesanti tas, ka es esmu pati piedalījusies, un šī ir pirmā reize, kad es braucu kā pavadošā persona. Tad redzēsim, kā būs, bet būs jau viss labi, jā.
Vai jūs spēlējat arī sliktos labos policistos? Pagaidām vēl ne. Bet, ja būs tāda nepieciešamība? Protams. Mums jau vakar sanāca, bet viss veiksmīgi. Viss kārtībā. Kā viss ir labi. Jūs paši esat svētkos piedalījušies kā dejotāji, lielos vai mazos? Nē, neesmu. Jā, es esmu gan kā skolniece, gan arī tagad vidējās paudzes deju kolektīvā jau vairāki dziesmu svētki pavadīti. Pirmie deju svētki bija 10 gadus atpakaļ taisni. Arī kā pavadošā persona, bet tad pats sāku dejot. Un mēs praktiski no viena kolektīva māra. Kā garšoja? Labi. Ko tu mājās parasti ēd brokastīs? Parasti es uztaisu sev maizi ar desu un viss. Man ar to pietiek. Bet tagad, kad jādejo, tad jāēd arī putra. Jā. Kā tu vērtē brokastu piedāvājumu? Būs spēks dejot pēc tam? Jā, jo vēl arī pusdienas pasniedz tādu ēdienu, kādu es varu, jo es nevaru ar laktozi un ar piena produktiem. Un tev ir pat sarūpēts speciālais, ja? Jā. Super. Un Kristap, labu apetīti. Kā tev apetīti? Labi. Būs spēks dejot? Un kas tev mīļākā putra ir? Nezinu, man vienalga kāda putra, man viss garšo. Elīna, vai sanāk vispār šonadēļ pagulēt? Tagad ir tikai pats sākums. Mēs dzīvojam šeit jau no 3. jūlija. Gan ne šajā skolā, mūsu novadā ir pavisam dalībnieki 4 skolās. Un ar gulēšanu ir kā ir, bet svētki beigsies 13. un tad jau arī izgulēsies. Kas ir tas lielākais koordinatoru bieds, par ko tu baidies? Kad kaut kas nenotiek tā, kā ir plānots. Protams, ka daudz kas nenotiek tā, kā ir plānots, un ir jāmāk reaģēt uz situācijām. Brīžiem tas nāk grūti, bet viss ir atrisināms. Vai ir jau gadījies kaut kas risināms? Kas neiet pēc plāna? Jā, tā ir. Mums šoferi vienā kompānijā mainās savā starpā. Līdz ar to ir ļoti liels risks kaut kur viņiem neaizbraukt īstajā vietā. Un tas šobrīd ir vislielākais risks. Mums ir gan arī 60 autobusu, un ja viņi sāk kaut kur mainīties, tad mēs sākam pazaudēt pavadienu, kurā brīdī pie kam ir jābūt. Šogad svētkos visus aicina gavilēt. Elīna, kad tev sirds gavilē? Kad viss izdodas, ka bērni ir priecīgi, kad kolektīva vadītāji ir priecīgi, tad man sirds gavilē. Violeta Nikolajenko ir uzaugusi Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kustības pulkā Eimu, pulkā Teku ietvaros. Pēc tam studējas krievu tradicionālo dziedāšanu Sanktpēterburgas kultūras institūtā, absolvējot to ar izcilību. Violeta ir vairāku starptautisko festivālu un konkursu laureāte. Šobrīd Violeta ir Rīgas Baltmuižas pamatskolas folkloras kopas Birjuļki, Rīgas pirmskolas izglītības iestādes Dzirneviņas, ģimeņu folkloras kopas Brendeika un jauniešu grupas Dar vadītāja. Mēs nevarējām to iekļaut intervijā, jo tas nebūtu varbūt diezko pieklājīgi, bet daži labi žāvājās pirms tam. Cikos tu šorīt cēlies? 5:30. Jā, un vajag tā, ka sagatavoja visu, ko vajag. Un tad mēs 8 jau
izbraucam no mūsu rajona, un 9:20 mēs jau bijam muzejā. Tā kā jā, šodien būs ilga diena. Redz, mēs pirms tam runājām, tā gatavošanās svētkiem bijām ciemos pie jums skolā, un tas sanāk, ka tu to svētkus jau izdzīvo vienu reizi viņiem gatavojoties, un tad, kad viņi pienāk, tas koncerts notiek, bet tas tā kā mākonītis pārplīst un viss jau cauri, vai varbūt tev nav tāda sajūta, kad viss tā uzreiz paskrien? Nē, tāda sajūta nav. Varbūt, jo vienmēr pēc svētkiem tu vēl nedēļa esi tādā kā ekstāze. Ka tu esi pilns ar tiem svētkiem, ar tiem cilvēkiem, kuri tu satīk. Jo, piemēram, es ne tik daudz reizes braucu uz Liepāju, un vienmēr, kad es redzu draugus no Liepājas vai no Limbažiem, tad, sveiki! Un tā, kā es teicu, jau iekšā ir tāda silta sajūta līdz septembrim. Un pēc tam septembrī mēs atkal varam tiekties, tā kā, jā, tā sajūta pilna viņam. Jo arī bērniem, protams, tas ir tā kā mirklis uzstāšanas, un pēc tam viss, nē. Jo pēc tam dančiem, jo pēc tam tu skaties citus kolektīvus, un tu tā kā baterēja paņem lādētāju, jā, no citiem, un grib to enerģiju paņemt vēl un vēl, lai viņa būtu pēc svētkiem arī tā iekšā. Tavi bērni arī tā centīgi skatītāji, jo tā mēs taču nevaram no viņiem prasīt, lai viņi sēdētu tā kā etnomuzikologi un katrā dziesmā iedziļinātos, bet viņi klausās citus savus vienaudžus, ko viņi dara. Jā, ja es teikšu, ka mani bērni sēž un klausās, es mēlošu, bet viņi centās klausīties, un, protams, vēl ir interesanti, kad ir mūzika ar instrumentiem, tad viņi, kas notiek, bet jā, mēs sēžam, jo man nepatīk vārds skatītāji, jo mēs nepirkam biļetes uz teātri vai uz koncertu, mēs esam draugi, kuru atbalsta citus kolektīvus. Tā kā mēs esam tādā saimē, kur atnāca ciemas, un esam visi kopā. Tā kā, jā, mēs esam skatītāji, bet mēs esam draugi, kuri atbalsta citus. Jā, un es domāju, ka tas, ko tu stāstīji, īpaši labi šajā Brīvdabas muzejā notiek, jo tā ir tā vide, kurā nav tā skatuve, visu cieņu VF kultūras pilī, protams, bet tur tomēr tā vai ne, tur kolonas un sēdvietas un tur ir garderobe, jā, bet šeit ir tā draudzības sajūta, muzejā tieši. Jā, jo Brīvdabas muzeja tiešām ir tā sajūta, jo man šķiet, ka tā enerģija, tāda enerģija man šķiet, jā, ir īpaša. Jo šeit taču nāk cilvēki, kuri grib to uzzināt, pastāstīt par to. Tā kā jā, vienmēr ir prieks būt šeit un, protams, dziedot bez mikrofoniem, jo tas ir tā dabiska sajūta ar dziesmu, ar zemi, ar saulē. Jā. Он играть, выговаривать, играть. Ходи учиться домой, ходи, серая, домой. У тебя 7 детей, 8 селезень, 9 учится, Селезнёва модница. Aiz 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem slēpjās čaklie rūķīši jeb brīvprātīgie, kas ar aktīvu iesaisti palīdz svētku sagatavošanā un norisē gan dalībniekiem, gan arī apmeklētājiem. Šogad svētkos piedalījās 900 brīvprātīgo. Es iemācīšu. Viņi nav grūti tiešām. Tur ir būtībā 3 kustības, 4. Augšā, un tad ir lejā, sasit. Viena labāk kreisā, un tad mēs saitinamies, un tad mēs padaramies. Ja? Čau, man sauc Justīna, un es esmu jauniešu deju un dziesmu svētku brīvprātīgā, un šovakar šeit norisināsies lielkoncerta Skanīgais debesis jums. Un šodien šeit ir gatavošanās, un es vēlos jums parādīt, kā šo jauniešu procesu, un varam iet. Šobrīd mēs atrodamies galvenajā zālē, kur ir skatuve, uz kuras šovakar kāps daudz jaunieši, kuri spēlē dažādus instrumentus, un katrs ir no savas novada, no savas pilsētas, no saviem orķestriem, un jā, tad gaidām šodien. Es nolēmu pieteikties, tāpēc, ka šis nav mans pirmais gads. Man iepatikās iepriekšējos svētkos, kas bija 2 gadus atpakaļ, manuprāt, un jā, tur es iepazinu jaunus cilvēkus, man patīk šī atmosfēra. Šis viss draudzīgums un jā, ka ir iespēja
iepazīt jaunus cilvēkus. Kas jādara, lai tiktu par brīvprātīgo? Ir laicīgi jāizpilda anketa. Mums bija tik iesūtīti viņa grupā, kur bija izveidota pagājušos svētkos, un ir jābūt ļoti motivētam, un tiešām gatavam darboties. Vai ir kāda atlase? Ir atlase, jā. Ir aizpildi pirmo anketu, tad tev, manuprāt, mēneša laikā vai 2 mēnešu laikā atsūta atpakaļ, vai tu esi ticis otrajā kārtā vai ne. Un tad otrā kārta ir tikšanās klātienē, kur ir vairāk tāda intervija. Un, jā. Vai ir zināms, pēc kādiem kritērijiem viņi izvēlās brīvprātīgos? Manuprāt, ka nav kritēriju. Varbūt arī es esmu palaidus garām. Vai var izvēlēties, kur strādāt? Īsti nē, bet, ja ir vēlme, var mēģināt rakstīt un censties, kaut kā pateikt, ka tu vēlies varbūt citā vietā strādāt, tur tuvāk tev dejotājiem, tad Daugavas stadionā vai dziedātājiem Šparkā. Labāk reisā rikteņamies un paceramies. Super, malāc. Labs. Pagaid, šitā. Labs. Jums ir uztraukums? Ok. Jūs zināt, kur jums ir jāstāv, vai ne? Jā. Ok. Ļoti skaisti. Šobrīd mēs atrodamies Daugavas stadionā. Lielkoncerta Es atvēru Laimes dārzu mēģinājumā. Saki, kāda šodien būs tava pienākuma? Šodien es atbildu par scenogrāfiju. Man ir punkts, kurā es izdalīšu pikseļus, kas nonāks pie dejotājiem dejas laikā. Kas ir pikseļi? Pikseļi ir tādas plāksnes, kuras mēs izdalīsim tieši šiem, kā jau minēju, dejotājiem, lai deja kļūtu interesantāka ar rakstiem un ar krāsām. Vai tev ir īpašas instrukcijas, kā to darīt? Īpašas instrukcijas man netika dotas, taču, protams, par darbu tika pastāstīts, kas man kā jādara, kas kurā brīdī, bet tā īpaši nav. Kā tu vispār šodien jūties? Šodien es jūtos ļoti labi. Viss pozitīvi uzlādēta, visi te ir jautri, forši, komunikabli un viss ir kārtībā. Vai tev ir bijusi savā pieredzē kāda jautra situācija brīvprātīgā darbā? Kāds kurios varbūt? Ir daudz dažādi kuriozi bijuši, taču laikam vienīgais ir, ko es varu atminēties, kad man ar draudzeni sāka jau saukt par māsām un radiniecēm, tas tā. Kas tavā somiņā izskatās kā brīvprātīgā must-have komplekts? Noteikti es teiktu, ka must-have somiņā brīvprātīgā ir jābūt ūdenspudelei un plāksteriem, jo nekad nevar zināt, cik daudz tev būs jāsteigā un vai novērzīs kājas. Kāds ir tavs slepenais enerģijas glābējs, kad gribas nokrist no kājām? Mans slepenais enerģijas glābējs noteikti būs mana brīvprātīgā komanda, jo ar tiem jau es esmu sadraudzējusies un viņi vienmēr man pacels un pateiks, hei, nav tik slikti, viss aizies. Lusta bija te. Tālāk. Kā? Pienanīta. Jobiņ te lejā. Gauja? Tā būs tur lejā. Kuram būtu jādod medaļa? Brīvprātīgajiem vai jauniešiem, kas karstumā dejo stadionā Tautas tērpos? Manuprāt, medaļas ir jādod abiem noteikti, jo bez brīvprātīgajiem šis koncerts nebūtu tik izdevies, un bez dejotājiem tas koncerts vispār nenotiktu. Ok, un mums tagad ir jāsaliek tad apakaļ. Nē, tur jau nekas nav jākrāmē. Ok, labi. Jā. Un tad jums var aiziet zilos ratus un tukšos ratus. Dziesmu un deju svētku mēģinājumu Daugavas stadionā rit pilnā sparā, un ugunsdzēsējiem nākas atvēsināt pārkarsušos dejotājus.
Piektdienas 11. jūlija vakarā Daugavas stadionā notika deju lielkoncerts Es atvēru laimes dārzu, kurā piedalījās vairāk nekā 17,000 dejotāji no 808 kolektīviem. Deju lielkoncerta mākslinieckās idejas pamatā ir vārds vērta, rotaļelementi, mēles mežģi, skaitām panti, arī padomi, mīklas un tautas gudrības. Pedagogi salīdzina būšanu svētkos ar iziešanu ārpus no komforta zonas. Kā tu jūties tieši fiziski un emocionāli šajos svētkos? Fiziski es jūtos nedaudz nogurusi, tāpēc, ka te ir ļoti saspringts mēģinājumu grafiks. Un ļoti visu laiku visi cenšas trāpīt visos taimingos un nekur nenokavēt. Tāpēc mēs ceļamies 6 no rīta un atbraucam uz skolu vēl naktī. Bet emocionālajā stāvoklī es jūtos brīnišķīgi, tāpēc, ka tā ir svētku sajūta. Visiem ir jautri, tiek gūstam jaunas emocijas, jaunus draugus. Fiziski tas ir tāds izaicinājums. Tu vari pārbaudīt sevi, cik ir grūti, cik ir viegli, uz ko tu esi gatavs, uz ko tu neesi gatavs. Emocionāli viss kārtībā. Viens otru atbalsta, uzmundrina. Tie paši aplausi, kad kādu apsveic, nezinu, 7, 9, tad mēs par viņiem fanojam arī. Emocionāli viss kārtībā. Jā, es piekrītu. Es jūtos diezgan labi, lai gan es jūtu to iziešanu no komforta zonas, bet tas ļoti palīdz izzināt sevi. Un es domāju, tas skolēniem ir ļoti noderīgi. Protams, ir ļoti grūti, gan emocionāli, gan fiziski, jo mēģinājumi ir smagi, bet tas ir noderīgi. Es fiziski jūtos ļoti labi. Man liekas, ka ir liela pārslodze. Emocionāli ir bišķiņ grūtāk, ir grūti sarast ar cilvēkiem, kas ir kolektīvā, vispār skolu apkārt un to brūsmu, kas ir apkārt. Fiziski mēs izjutām bišķiņ vāji, bet tā ir ļoti pozitīva, ļoti burvīgi tas viss, kā sākot, viss tās dziesmu svētku. Ļoti labi, ļoti patīkami. Ļoti patīkami sajūta te būt ārā un dejot visu šo cilvēku priekšā. Es vispār dziesmu svētkos esmu pirmā reizi. Pagaidām man viss patīk, kaut mēģinājumi ir ilgi, bet vienalga kājas kaut sāp, bet es gribu dejot un man viss patīk. Emocionāli nedaudz noslogota, fiziski netik, jo šie jau ir 3. dziesmu deju svētki pašai personīgi. Un ir prieks te būt un vispārēji darboties. Un tā sajūta, ka visi kā viens dejojam, tas ir fantastiski. Man emocionāli bišķīt vairāk ir noslogots, jo mums ir diezko agri jāceļās vienmēr, katru rītu. Šodien no rīta bija ilgāks rīts, kad mēs varējām pagulēt, bet fiziski mēs ik pa laikam vakaros ļoti nogurstam, bet mēs esam laimīgi, ka mēs vispār esam šeit. Es teiktu, fiziski jūtamies labi, ir daudz mēģinājumi, bet esam gatavi. Un emocionāli arī labi, tāpēc, ka ir liela tauta, daudz cilvēki, jauni cilvēki. Labdien, lai skaisti svētki! Pirmkārt, fiziski mēs neesam tik ļoti izgulējušies, cik parasti. Un tā slodze visas dienas ļoti tiešām nogurdina gan mentāli, gan fiziski. Jā, es teiktu, ka katru dienu es ceļos ar kājas sāpēm un man ir ļoti grūti izkāpt ārā no gultas. Bet jā, tas viss bija to vērts un es ļoti izbaudu šo visu. Fiziski ir grūti, tīpaši šodien saulīte spīd, emocionāli arī diezgan sarežģīti, tīpaši tā dzīvošana vienā telpā, ka pierast vienam pašam istabā būs. Tā kā ir piedzīvojums noteikti ir no komforta zonas ārā. Interesantāk ir savādāk nekā ikdiena, bet
savādāk, kaut kādas jaunas emocijas. Un, jā, arī šodien laikam stākti tā ir diezgan karsti. Tāds būs kā būs. Jā, viss būs labi. Es jūtos lieliski. Protams, ir liela slodze gan fiziski, gan emocionāli. Bet mēs tam visam pamazām gatavojāmies jau mēģinājuma procesā. Tā kā mēs zinājām, kam mēs parakstamies, uz ko mēs parakstamies. Tā kā beigās viss tāpat ir forši. Fiziski es jūtos ļoti nogurusi, tāpēc, ka visu laiku ir ļoti liels slodze uz kājām. Un izdejot deju 101 reizi, lai viņi tiešām būtu viss kārtībā. Un emocionāli ir maz gulēts, bet es jūtos fantastiski. Tā kā šī ir mana pirmie dziesmu deju svētki, un man liekas, tā ir lieliska pieredze, lieliska iespēja. Un man ļoti patīk. Manuprāt, tagad es teiktu augstākajā pakāpē. Jā, mēs esam pilnībā gatavi uzstāties, parādīt visu, ko mēs mākam. Jā, treniņi tīpaši vakardien augstumā un Lietuva bija izaicinoši, bet šodien mēs esam gatavi parādīt mūsu labāko sniegumu. Ļoti, ļoti amazing, nevaru sagaidīt. Ir ļoti grūti, bet emocijas ir lieliskas. Ļoti kolosāls, ļoti patīkami, daudz cilvēki, visi kopā, brīnišķīgi. Ļoti, viegli ir, ļoti jautri iet un fiziskais arī tīri ok. Jau par tradīciju kļuvis, ka pēc svētku koncertiem to dalībnieki turpina sadziedāšanos gan Vežu parka estrādē, gan arī tramvajos. Es ļoti ceru, ka viss izdevās, un tagad uz mājām un paldies! Projām jāiet, es nenācu šeit palikt. Projām jāiet, es nenācu šeit palikt. Mani pamati svīts, sirds un tiesā. Labākā izlabākā, lai naudu nerim, lomā turi prātā. Es esmu pugus, tādā izlabākā, laikā vēl nerit, lomā turi prātā. Es esmu uguns, tā gaisma vakā. Hei! Ceļama puišas skaitīna, pārnesusi Laksīgalu ielaiž rožu dārziņā. Mātes brālis atslēdziņ, ai, la, mātes brālis atslēdziņ, ai, la, mātes brālis atslēdziņ. Tie ir vārdi no manas tautas, dziesma man arī no tās. Un es zinu, neviens manā vietā, to nedziedās. Svētku noslēgumā no Brīvības laukuma līdz Dailes teātrim norisinājās 13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku gājiens.
13. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku koncerta te Austu repertuārā savijas tradīcija ar mūsdienīgo, jauneklīgais ar briedumu un nopietnais ar rotaļīgo, vienlaikus veidojot stāstu par sev svarīgo un par vērtībām, savstarpējām attiecībām, dzīves mērķiem, pašapziņu un atbildību pret savu zemi, tautu un valsti. Koncerta pamatu veido dažādu paudžu mūsdienu komponisti, kuri saviem skaņdarbiem izvēlējušies gan ievērojumu dzejnieku rakstītās rindas, gan latviešu tautas dziesmu virknējumus. Līdzās labi zināmiem skaņdarbiem programmā vietu atraduši dažādi mūsdienu žanru un stilu jaundarbi. Aiz katras dziesmas ir skolotāji, vadītāji, ģimenes un brīvprātīgie, kas ar sirdi un tās siltumu rada svētku sajūtu. Un kad izskan pēdējie dziesmas akordi, kad ugunsdzēsēji veldzē pārkarsušos dejotājus un ielās vēl ilgi turpinās sadziedāšanās, mēs zinām, šie svētki nebeidzās. Tie dzīvo mūsos. Dziesma turpinās nākamajā paaudzē. Dziesma turpinās Latvijā, vietā, kur dzimst gaviles.